Latvijas roksbumbas izlases vārdsargs Helmuts Tihanovs pie mums ir viesos. Paldies, Helmut, kā atnāca. Parādīšu Latvijas izlases skrekli. Es biju ekstāzē vieglā, jo mums ir galvenais uzraksts Sporta Wunder. Kādreiz mēs tiešām fričus dzinām ārā no valsts. Bet nekās stāsti par to, ka mēs meklējam sponsors un federācija laikam dara labu darbu. Mums bija 2 spēles aizvadītas, ko mums Latvijas izlasē handbolā, roksbumbā. Pret Zviedriem, pret Sloveniju, vecīt, nerunājam par to. Viņi ir spēcīgāk, vai ne? Tā viņš ir. Tā viņš ir. Jā, bet ir stāsts par to profesiju. Handbola vārdsargs, es uzskatu, visaizsargātākais varētu būt pasaules sportā. Neaizsargāti mēs esam. Ja? Jo šis te krekliņš, kas man izbrīna, Valdiņa apskriezt, nekā nav. Nekā. Vienkārši. Parasti uzlēc baigi. Speciālās kurpītes, ar ko viņas ir speciāli šeit kaut kas uz zolas līmenis, paskatāmies. Tas ir speciāli vārdsargiem. Es varbūt rodru parādīšu, jā. Tas ir atkarīgs no katra vārdsarga, vai viņam patīk vai nepatīk. Tas ir speciāli, lai papēdis izslīdētu. Lai papēdis izslīd? Lai izslīd, tieši tā. Citi saka, lai nevajag uz tām parketa grīdām. Varbūt citiem nevajag, bet ir 2 veidi, laikam, skolas. Ir tā kā serbu skolas vai dienvidslāvu un skandināvu. Skandināvi visu laiku pa zemi dzīvojās, tāpēc viņiem tas nācis, laikam, arī no viņiem. Okay. Es atceros, ka kādreiz bija tādi dullē, kas papēžu slīpēja nost un siksnes līmēja. Ādas siksni. Tā kā āda, lai būtu šeit, ja? Un kāpēc? Arī tas pats, jā? Arī tas pats, jā. Labi, un ir vēl viens priekšmets. Tagad mazliet parādām Valdi. Превращаются брюки. Tātad viss pārvēršās. Pagad, varam pielūgt mazliet tuvāk, jā? Tā, un stāstīja, Helmut, kas šis ir? Tas ir kaut šausmas. Tas ir klasiskais, jā, lai... Klasiskais. Kas viņam, ar ko viņi atšķirās? Man jau likās, ka tas ir arī hokejistiem un visiem pārējiem ļoti līdzīgi. Spenzuriņā, pauta aizsargs. Pastāv, Valdi, ja es tagad mestu, piemēram, ar bumbu pa viņa, vājāko vietu. Sāpēt, bet mazāk. Jā. Ar acitienu vēl dullāk. Vai ir arī izmēri? Es domāju, ka jā, izmēri arī ir. Es pat nezinu, kāds šitais, bet dažreiz ir pa maz, jā. Mums domīgi palika par tiem izmēriem. Krāsas arī dažādas. Pēc kā krāsas, ko tu piesienis? Un vispār man ir pats svarīgākais jautājums. Pēc spēles, ja, tu kaut kādas ledus vannas tai vietai, tā kā arī tur ir atslodzēji. Šķiet, ka nē. Stāsts tagad par situāciju, tu atrodies vārtos, ja? Šī bumba, Alpa, paskaties, zini? Šī bumba, viņa ir ārkārtīgi smaga. Kas ir tas nerakstītais likums, ko nedara roksbumbu spēlētāji vārdsargiem, arī pretinieku spēlētāji? Tas jā, tā laikam tā handbola ētika, ka pa galvu īsti nemet. Respektīvi, tad, kad viss notiek šīs kustības, tagad parādām kustības, pirmās kustības, tad raksturīgā kustība, kas ir, pāja bišķiņ uz priekšu, ja? Skaidrs, turien? Ja mēs nostājamies šādi, tad visdrīzāk no 6 metri, kad met, tuvāk piemēram. Jā, visdrīzāk, ka mēs ceļam kāju augšā. Šitā? Jā. Un kāpēc šis te ir? Šis te? Lai aizsaktu droši vien. Šīs te vietiņas, jā? Jā, tieši tā plecs. Ja? Vairāk tādu raksturīgu citu kustību nav. Es domāju, tāda tipisko. Tas ir atšķirās kustības, ja metieni nāk no 9. Jā. No 9 metri un no 6, ja no 6, tad kur ir tās vājākās vietas? Tu stāv, kur ir vājākās vietas? Tieši tajā arī ir, principā. Šeit, jā? Pie pleciem, pie galva. Man nav skaidrs. Kabatās. Tu stāv vārtos un tu principā centies aizsargāt sev reiz vārtus, ja? Palielam, jā. Ja es esmu aizsargājis sevi, tad principā vārtu. Hokejā, futbolā skaidrs, pagalmā ieliek vārtos, stāv nemuldi, ja? Kā roksbumbā var nonākt vārtos? Jo tur jau stāsts mazliet cits, tur jau Džeks ir galvenais gandrīz vai? Šobrīd, jā, varbūt pat, ja kādreiz bija pusi no komandas, tad tagad uzskata, ka varbūt pat vairāk. Kā tu nonāc? Es īstenībā kādreiz biju laukuma spēlētājs, aizbraucu uz Murjāņiem, un tur laikam bija pārāk daudz spēlētāju kā tādu. Bija viens vārdsargs, un man ielika kā otru. Nevar teikt, ka man ļoti patīk vēl šobrīd, ja vārtos. Tur tāds ar zobenu sāpēm, jā. Es te vienreiz pierāvu sevi pie domas, kad mēs ASK spēlējām, mēs turpat arī dzīvojām Oskarā, nobrauc ar liftu uz treniņu, un ir jābūt laikam kaut kam galvā, kad vienkārši no rīta pa tevi met. Es tā padomāju, kaut kas nav normāli. Bet tev ir noteikti rāpīts sejā, tā kā ir, jā. Ir, jā. Tas nozīmē... Bieži? Ir tādi kaut kādi cikli. Es esmu novērojis, ka... Tas nav saistīts ar mēnesi aptumsu? Varbūt tieši ar to arī ir saistīts, jo... Kādu aptumsu? Ir periodi, ir periodi. Saules kaut ko tā dēguns, uzācis kaut ko sadauzīts. Sejai, nē, pirkstus esmu pret stabu. Labi, tagad par patīkamo. Tu no savu vārtu, no saviem vārtiem esi gūs vārtus. Jā, man patīk.
Tas ir kaits. Jā, forši. Bet tu jau kā handbola vārdsargs jau kādā brīdī vari pieslēgties uzbrukumam un veidot ir savas arī spēles. gadījies, tas varbūt kādreiz, ne pēdējos mačos, bet tā kā pārķer bumbu un liekas, ka jau pavisam tuvu vārtiem, nu, tad izmanto izdevību. Ko tu vēl vari sadauzīt? Tāda mēs konstatējam galvu, un tas ir skaidrs, ja tur ir modinātājs ieslēgts, nevajadzētu. Pautis tu sargā, skaidrs, kas vēl? Nu, aizsit, laikam, pa presīti, kad ieliek, pa to, kā viņš tur saules pinums. Nu, tas, laikam, viss tāds vispretīgākais. Un arī, ja tiešais metiens pa seju, tas ir tā, viņš arī atšķirās. Ja trāpa pieri, tad var spēlēt tālāk. Ja pa degunu, Ja pa degunu, tad ir baigi sāpīgi. Vai arī no staba, pa pakaustu. Bet ir kaut kāds, es dzirdēju, kad ir trāpa pa seju, tad ir kaut kāds tur tā kā, ir kaut kāds nerakstīts likums par to. Jā, viņš arī pieminēja. Jā, tas... Nē, bet es domāju, pēc tam tur tā kā hokejā nenāk un gadās, ja regulāri, ir tādi spēlētāji. Kādreiz bija vēl dūlāk tajos Krievu laikos, kad spēlē gāja no maziem leņķiem maliņas un speciāli lika pa galvu. Lai izsist vārds, tā kā no līdzsvar, no visi. Un ko darīja tiem spēlētājiem pēc tam? Tu vai gaidīji pēc mača vai kā? ir arī kautiņi bijuši un vēl kaut kādas lietas, bet tas tā vairāk junioru vecumā, tur tāds. Vārtos laikot, tu pieminēji, ka tur var arī pret vārtu stāvu atsisties arī. Tur arī tas kantens, tas stabs nav aplešs. Tur dīvaini. Arī tā sanāk, ka bumba nāk un tev atsit. Mums ir Ogres treneris, es ar viņu biju junioros, Andris Moltānovs. Viņš tā arī beidza karjeru. Kā? Viņš pāris reizes, laikam, ir sadauzījis galvu un pēdējo reizi es biju pat Vācijā atbrauc apskatīties uz Latvijas spēli. Tieši viņa pēdējo lecienu redzēja, kā viņš ar galvu pret stabu un daktari pateica, labāk ir pauzēt vai vispār beigt. Cik tev smadzeņu satricinājumi ir bijuši? Nezinu. Daudz. Neskaita pat. Vieglos droši vien, ka nav jēga. Smagi. Tā. Vai tu gribi uzmest šautriņus? Kāds jautājums? Loģiski gribi. Tad apdrošinātājs IF. Mums ir SMS kredīta kauss, apskaties. Un apdrošinātāja IF, kas liek visiem apdrošināt mašīnas ziem tuvojās, pie reizes ir ievērtējuši mūsu centību un XC60 tiks dāvināts, tev dabūsi, ja trāpīs vidū. Jau atveras apdrošinājumu? Ir otrs variants. 3 reizes iespērt valdījumu starpkāju. Tas ir vieglāk. Bet tas nav apdrošināts, Helmut. Tas nav apdrošināts. Lūdzu, šautriņu mēģina līnijas. SMS Kredit LV šautriņu čempionāts. Es arī gatavojos metienām. Lecienā var? Lecienā? Tu vari lecienā, tu vari uzlikt arī pautsargs, ja tu vēlēsi. Raksturīgos. Labi, aiziet. Tad laižam, jā? Lapsies šajā elementā? Pamēģināsim. Kur tu? Bet vienīgi. Tas ir vienīgi. Vārtsargs pirmā. Vēl, kur tas precīzi laiž? 5 valdi? 6 un hopā! Tabulā Helmut netiec neko darīt, bet domās paturēs bija iespēja tev gan par kausiņu cīnīties, gan par Gunti, kur tu tur esi? Draudziņi. Puikiņi, nāc ārā, kas tur ir? Piemērītās bikšeles. Kāds bikšeles? Baigi labs vispār. Un der tev? Man vajag bišķi lielāku. Bišķi lielāku, protams, tu esi rītīgs veids, un mēs jau konstatējam, kas ir svarīgākais, lai izdzīvot. Sargāt visas svarīgākās vietas, kas ir vīrietim. Gunts sakarā tas ir papēdis. Nē, kad atlaiž, tad tie gan der man. Ko tu teici? Neko es neteicu. Labi. Helmuts Tihanovs, Latvijas izlases vārdsargs Roksbumbā.